Gandrīz vai jebkurā vecumā tas personas kods var būt postošs. Vieniem viņi izrādās dikti jauni un bez pieredzes, un citiem atkal, ka tas jau vairs nav īsti aktuāli, tur ir tas pensijas vecums tuvu un tam līdzīgi. Vai nav tā, ka mēs tiešām par daudz uzmanības pievēršam tiem cipariem, nevis tam, ko šis, jebkurš cilvēks var vai nevar izdarīt? Ir, starp citu, tagad tāds termins angliski kā ageism. Tas ir līdzīgs kā rasisms, un seksisms un tā tālāk. Un kas ir diskriminācija par vecumu, un kas attiec ne tikai uz senioriem, bet ageismu attiecina arī tātad uz tiem, kam apmēram ir 20, un kur neviens negrib ņemt darbā, tāpēc, ka viņiem ir pārāk maz pieredzes. Jā. Tā kā tas strādā, protams, abos virzienos, bet noteikti, ka vairāk uz to otru galu. Tas, ko es gribēju pieminēt par sociālām aprūpas centriem, noteikti jūs arī redzējāt, ka jūs pieminējāt savu piemēru un sabraukājāt Latviju un ka lielākajā daļā. Tas, ko es esmu novērojis tagad turien ņemdamās, ka ne visos, bet bieži vien, un tas ir par to integrāciju, ka šiem cilvēkiem trūkst tās, teiksim tā, viņiem tiek atņemta tā rīcības spēja, jo es runāju ar vienu kundzi, un es viņai prasīju, ko tev visvairāk te gribētos. Viņa teica, ka elementāra lieta, ka viņa gribētu, lai viņa varētu pati sev pagatavot vakariņas, kas mums liekas elementāri, vai ne? Pieaugušiem cilvēkiem. Tas līdzīgi kā agrāk bija bērnamos. Tieši tā. Un viņa saka, Anna, iedomājies, kas vistrakākais, ka šeit es vienā brīdī sapratu, ka es varu nedomāt. Un tāpēc, ka es zinu savu gadu uz priekšu, 2 gadus uz priekšu, un ka gribas ir kā tādas mums elementāras lietas, ko mēs darām ikdienas, un ka tas pietrūkst. Es gribu papildināt, ka man savukārt pieredze liecina par to, tieši tas pats gadījums par to ēšanu. Tika viss sapirkts, virtuve atvēlēta, un tā, ka tā sapirkšana notikās, plītiņas, viss, tad nevienam vairs ēst. Gatavot nevajadzēja. Tas jau ir tādēļ, ka viņi ir savā, protams, ka viņi ir pieredināti. Protams, ka viņi ir pieredināti, cilvēki, kas sēž cietumā, ļoti bieži tur atgriežās, un viņi ir liecinājuši, ka šeit ir tik labi, jo viss. Bet tur bija mums beidzot komentārs no zāles. Man likās interesanti par to rīcības vai to, ko pansionātos vai ārpus pansionātiem senioriem. Mums te bija komentārs, ka mēs senioriem vajag vairāk attiecības, viņiem šeit tad vajag koncertu, viņam vajag to. Pamēģiniet Enziņa kungam vai man, teiksim, tagad, kāpēc man tagad pienākt un teikt, tev ir tāds un tāds vecums, tev būtu labi, ja tev būtu tāds un tāds attiecības, tev vajadzētu 2 reizi aiziet nedēļā uz filmu, un tev vajadzētu, reizi mēnesī kaut kādu filharmonisko orķestru paklausīties. Tā kā mēs pieejam pie tādu kategoriju, un te mēs arī dzirdējām ļoti skaidri no Enziņa kunga, ka viņš negrib saistīt sevi ar vecumu, ar atpūtu, viņš mēģina no tā atkritīties no kategorijas, kurai ir jāatpūšās, kurai vajag mieru, klusumu, perifērijā no pilsētas, nevis centrā, kas ir pilnīgi pilsētu plānošana, salikt pie smukiem ezeriem, prasīs, forši, klubīši un tā, bet tu esi prom no teātriem, koncertiem, ko tu pats varētu iet izvēlēties, ko tu pats varētu iet darīt, lai tu būtu klāt pie saviem radiniekiem, tikties, tas nolikts kaut kur malā, jo, ieliksim kaut kur klusajā centrā bagāto pansionāts, Vīlānas ielā, paši izvēlās, ieliek Vīlānas ielā, klusā centrā, te pašā laikā ap stūri ir visi teātri, kino un tā tālāk. Es domāju, šis ir ļoti labs komentārs, un tas ir faktiski jautājums par to, par ko mēs varētu padiskutēt. Kādas jūs redzat iespējas, iestājoties jebkuram vecumam, sākot no dzimšanas līdz nāvei, cilvēkam dabūt tieši tik daudz atbalsta un palīdzības, cik viņam ir vajadzīgs, nevis līdz ar pensijas vecumu šādu programmu un līdz ar iesēšanos ratiņkrēslā šādu programmu. Ratiņkrēslā arī var darīt daudz no tām lietām, bet varbūt tu kaut kādas 2 nevar, un tev vajag reizi dienā vienu cilvēku uz pusstundu. Kādas iespējas mēs redzam, saglabāt cilvēku personību, nevis padarīt viņu atkal par zīdēnu, kurš arī tikai nemāk pateikt, ko viņam vajag, un jau viņš zina. Man ir šobrīd pansionātā pat tik daudz, ka man ir tikai 14 cilvēki. Tad mēs laiku pa laikam norganizējam kādu sapulci,
Un tad mums ir bijušas gan sapulces par ēdināšanu, kā viņi paši varētu kaut ko taisīt un kas būtu tieši tas, kas viņiem garšot. Un šobrīd mēs strādājam pie tā, ka pat tik daudz, ka viņi ir 14, tad katram būs sava diena ar savu ēdienu kārti, jo mēs nevaram, teiksim, katram individuāli pasūtīt ēdienu, to mēs nevaram, bet mēs varam izveidot tā, ka šī būs Jāņa diena, šī būs Pētera diena, un atbilstīgi tam, kas viņam liekas, izvēlēties, ko viņš ir spējīgs izvēlēties, un mēs viņam varam piedāvāt, šī būs tā Jāņa diena. Tas ir viens. Otrs, man ir pilnīgi skaidrs manu klientu intereses. Es esmu viņus aptaujājusi gan individuāli, gan grupā. Un tik, cik būs man, cik es varēšu, protams, kā es zinu vienu kungu, kuram ļoti interesē hokejs, un es noteikti aiziešu un sarunāšu ar Arēnu Rīga direktoru, ka mēs aiziesim uz to hokeju, un viņš tur tiks arī ar visiem ratiņiem un tā. Bet saprotiet, es nezinu, kā tas ir citos pansionātos. Man tiešām ir pusguloši, sēdoši un ļoti maz kustošamies cilvēki. Viņi nav spējīgi, viņš nav spējīgs nosēdēt vairāk kā 2 stundas ratiņkrēslā, tad viņam jāatpūtina mugura guļus. Ja, un tad labākā gadījumā tas, ko es varu izdarīt, es varu pienest viņam klāt kaut ko vai ar viņu kaut kur aizbraukt. Un pat tik daudz, ka man ir 14, es to varu. Un es varu pret viņiem izturēties kā pret saviem vecākiem, kā es gribētu. Ja? Bet es neticu, ka pansionātā, kurā ir 350 cilvēki, kad tur direktoram ir iespēja vispār apzināt viņu vēlmes, intereses un mēģināt viņiem kaut kādā veidā palīdzēt. Intereses spējas apzināt ir 290 mums ir, jo mēs tāpat gadā vismaz 2 reizes rīkojam aptaujas, un varbūt vēl no tā visa, ko varbūt es nepateicu, ka Mežciemam ir aizsākusies un turpinās ar sadarbība ar kanādiešiem, reāli, kas ir no Meža parka, dzīvoja kādreiz Meža parkā un ir bijis aizbraucis uz Kanādu, tagad viņš ir atgriezies ar savu sievu, un radi ir dzīvojuši aprūpes centrā Mežciems, un varbūt ar to arī aizsākās mūsu sadarbība, un tā, ka viņi apskatījās Mežciemu, viņi teica, neko daudz neatšķiras kā pie mums. Es neesmu bijusi, es nezinu, bet tie ir viņu vārdi. Šajā laikā ir tapusi grāmata, kur viņa apraksta ar to, kā notika mums tikšanās, protams, raksta par daudziem gadījumiem, kā viņš ir aizbraucis tikai ar koferītu uz ārzemēm un atgriezies pēc cik daudziem gadiem. Un viņš ir fotografējis gan mūsu telpas, ielicis tajā grāmatā, gan runājies ar mūsu cilvēkiem, un es teikšu, ka es tā pabrīnījos, ka viņam tas neradīja nekādu izbrīnu, ka pie mums ir slikti. Viņš teica, ka man viens jautājums, es esmu tālu no tā, un es domāju, ka neviens, es neesmu, es esmu vienais bijis pie jums. Es esmu tālu no tā, lai teikt, ka jums kaut kas ir sliktāk un citām kaut kas ir labāk. Bet tāpēc tas jautājums, ka jūs zināt to sistēmu ļoti labi. Kas būtu tas, ja es teikt, būtu zelta ziltiņu, un es teiktu, Pačs kundze, ko vajag izdarīsim, ja? 5 mazas mājiņas, katrā 5 cilvēki vai 50. Kāda jūsu prāt būtu tā ideāla, optimālā sistēma cilvēkiem, kur kaut kādu iemeslu dēļ, ja kādu nevar būt savā ģimenē? Varbūt mēs par ļoti daudz ko varētu runāt. Protams, to, ko minēja tos 431 noteikumus, kur ir noteikta tā platība. 6 kvadrātmetri. Tas ir ļoti maz. Vairāk nekā maz uz vienu cilvēku, vai ne? Tad varbūt mēs varam runāt par tehniskajiem līdzekļiem, ko diemžēl sava budžeta dēļ mēs nevaram iegādāties. Tā ir ergonomika, kas ir ienākusi no jaunā, mūsu aprūpe un ko vajadzētu pilnveidot, attīstīt. Bet, diemžēl, protams, mums minimālais ir, bet varbūt ne tik daudz, kā gribētos. Vai ne? Ir tādas ļoti daudzas lietas. Bet jūs domājat, ir kārtībā ar to, ka tas ir organisms ar 290 aprūpējumiem cilvēkiem, varbūt tie 29 būtu labāk? Protams, es varētu teikt, ka nevis uz vienu aprūpētāju 15 vai 30 cilvēku ideāli būtu
10 cilvēku, nevairāk uz vienu aprūpētāju. Ja? Bet, diemžēl, ir tā, ka ir tādi, kādi šie normatīvos aktus novada līdz vadībai, tā vadība var arī rīkoties. Jā. Jā. Es pilnīgi tagad utopiski, ja? Bet arī tas, ko Evita ieskicēja par tiem 14 cilvēkiem. Ja tagad es arī tā modelēju, ja, tiem cilvēkiem diezgan daudz laika pavadot kopā, ko es gribētu. Un, man liekas, nav normāli 300 cilvēki. Un arī jau uz viņiem ir palielināt sociāli aprūpētājs skaitu uz viņiem. Tas, ko Evitas piemērs, tas atgādina jau tādu mazu komūnu, ja, kur viņi paši var iesaistīties ēdienkartes plānošanā. Un tas, manuprāt, ir tas, uz ko utopiski šobrīd, diemžēl, bet uz ko vajadzētu virzīties. Jo tur veidojas arī tās personīgās attiecības. Tu nevari izveidot ar 350. Lai gan es arī apbrīnoju, kā vadība, viņi ļoti labi zina viens otru, jā, bet tik un tā, tu nevari, jā. Un cilvēki viņi tiešām tā kā slimnīca, tā kā izolēti. Bet jūs tur teicāt par to, kas man likās arī tā laba doma, ka tas cilvēks tiek ielikt sistēmā, kur ar viņu manipulē, nevis tā kā pieņem palīdzību, ko vajag. Jums ir kāda versija, kaut vai arī tikpat utopiski, kā to varētu risināt? Mēs vairāk kārtīgi izskan skaitļi, kvadrātmetri, skaitļi, cik istabiņā un tā tālāk, vai parādījām telpas un izskatījās smuki. Tas jau ir tikai āršķība vai skaidri. Būtiski ar to, ko mēs viņu piepildām, vai kas tur notiek ikdienā, kādas ir tās attiecības ar tiem cilvēkiem, vai kāda viņiem ir rīcības spēja. Ļoti dažādas attiecības, ļoti dažāda rīcības spēja. Tie jau ieminējās par 4 līmeņiem, kuri pastāv un pēc šiem līmeņiem tiek arī izvērtēti. Protams, es pilnībā apzinos, ka ir cilvēki, kas, teiksim, ka viņi ir uz gultas, vai viņiem ir fiziski nav iespējas, skraidīt apkārt, bet tas būtu tāpat... Skraidīt būtu ļoti mīļi, pat rāpot būtu gatavi. Jā, bet tas būtu tāpat kā runāt, ka jaunieši ir tikai trūkums ietēji, kuri neko nevar atļaut. Respektīvi, kaut kādu atkal kategorijai piešķirt kaut kādu vienu īpašību. Ir tūkstošiem senioru un viņi ir ļoti dažādi. Un ir daļa, kuri nevar pakustēties, bet ir simtiem tūkstošiem, kuri var, bet viņi izvēlēsies televizorus, Jo apstākļi ir vienādi. Viņi pat nedzīvo, pat tie, kas nedzīvo pansionātos, bet tas dzīvesveids ir ļoti pasīvs. Tu sevi neredzi kā aktīvu pilsoni, kā aktīvu dalībnieku, kurš iet un izšķir kaut kādus lēmumus sabiedrībā, kurš ir vajadzīgs sabiedrībā, kurš pat nav būtiski par pansionātu, bet par Pirms Zaniņa kaut ko teica, es varu pilnīgi piekrist. Es atceros, ka man pirmajās 5 minūtēs līdz nāvei sakaitināja brīnišķīgā izrāda garā dzīve, un ja es nebūtu rindas vidū, es būtu aizgājusies dusmām prom. Jo man likās, ka tajos pirmajās 5 minūtēs bija sakopots viss pretīgais, kas vecumā, lietosim šo vārdu, vispār var būt. Droši vien kaut kas pretīgs var būt jebkurā dzīves posmā, bet tur bija viss riebīgais, kas var būt, visa mazspēja, demens un nabadzība. Un tad, tad mēs redzējām, tā stāv kaut kas cits arī. Tā kā pilnīgi pareizi mēs sakopojam, paņemam kaut ko vienu kā normu. Tā, es kungam gribēju piekrist uz vienu pozitīvu piemēru. Tieši Latvijas skriešana centrs, tur mums nāk no tāda vecuma līdz 85 un pat vairāk. Un 85 gadu vecs kundzīt vēl saka, es skriešu, kamēr es varēšu sasiet kurpu šņoras. Un kungi pat 70 vai kur. Un visi izaug ģimenes, pat mazmeita vai mazdēls ar vecmāmiņu nāk, dēls jau vai sieva, tas ir māte ar dēlu. Es zinu, jau klubs darbojās no 85. gada kaut kur, tā kā gandrīz būs 30 gadu, tā kā tur izauguši vesels paaudzes, ko es pazīstu māti, ja jau tagad ir 70, bet dēlam ir 35. Tā kā, un ko parādīja arī mūsu Nordea maratons. Ja nezinu, vai te kāds skrēja, bet es skrēju. Jā. 12,000 bija 5 kilometros. Es šoreiz nebiju pagājušajā gadā skrēju pusmaratonu. Jā, redziet, bet skrēja pār pa 2,000. Tas tomēr ir mežonīgs cipars. Tā kā, un mātes skrēja bērniņiem. Es pat redzēju, vienam bija dvīnīši.
ļoti daudz bija. Jā, un tādā karstumā mēs vēl skrējām, piecinieks bija 1:30, ka bija patis vēlme. Tā kā, bet, kolosāli tas bija. To salīdzināja pat ar dziesmu svētkiem, jo tur bija visi, mēs bijām visi kā viena. Uz Zeniņa kunga balstīja to piemēru par to, kā paudzes kopā skrien, ja? Tas ir viens ļoti labs piemērs, un tas ir vienīgais un lēnais veids, kā var arī sabiedrībā pamazām, bakstīt iekšā smadzeņu krokās, ka, vecums, piedodiet, Zeniņa kungs, nav novirz no normas, un ka tas ir pilnīgi normāli. Un tikai tad, ja mazie bērni augot, sapratīs, ka viņiem būs šīs attiecības arī ar vecāku gadu gājuma. Jā, mazliet austrumnieciskākas attiecības. Nē, tieši tā, ja viņi izaug un tiem, kam ir savu veco paudzi. Un ne tikai savu vecmāmiņu vectētiņu, bet arī tos citus, ja, ka palaidis apsēsties ne tikai savu vecmāmiņu trolēpusā, bet arī cits, un tas ir labs piemērs. Man jāsaka tā, ka kļūstot vecākai, visu laiku strādājot pie žurnālistas, es vien vairāk nespēju beigt brīnīties, tā skaitā par sevi, cik virtuozi mūsu valstī vienmēr tiek atdalīti tie morāls un ētikas jautājumi no naudas sadalīšanas. Jo, ja mēs tā stingri paskatāmies, tad vecums un viss, par ko mēs runājam, man ļoti patīk, ka mēs aizrunājamies līdz tam maratonam un to, ka tur skrien kopā visas paudzes. Tas ir jautājums par dzīves kvalitāti. Un tas faktiski arī šis vecums un kā tie vecie cilvēki jaunie un sīkie dzīvo, tas ir jautājums par dzīves kvalitāti, tātad tas ir sociāls jautājums. Tad mēs paskatāmies, kā mēs dalām mūsu valsts budžetu. Ja? Un kas ir tie jautājumi, par kuru mēs visādos politiskos šovos laužam šķēpes. Mēs runājam par Liepājas metalurgu un visu iespējamo. Ja? Bet tad, kad mēs runājam par sociālajiem jautājumiem, tad mēs skatāmies, tas ir tas, kam naudas nekad nav, bet tas ir tas, kas visvairāk mūs ietekmē, tas ir tas, kas visvairāk mūs sāpina un eventuāli būtu varējis arī iepriecināt, ja vien tam būtu tādas iespējas dotas. Un tas teiciens ir, ka nauda ir, tas jautājums par to, kā viņu sadala. Ja? Un vēl tas pieminē vēlēšanas, es nezinu, kam ir jānotiek. Bet es skatos, te jauni cilvēki sēž. Man tiešām, jūs nerunājat, izņemot vienu. Kāpēc jūs sāksim no pēdējās rindas, no kā kreisā puse? Kāpēc jūs atnācat uz šo diskusiju? Ar to es sāku. Es priecājos, ka ir jauni cilvēki, jo man likās, ka būs, no rases būs biedri, kas runās paši par sevi. Nē, bet jūs sēžat un klausties. Kāpēc jums bija interesanti šeit atnākt? Es atnācu, jo tas saistīts ar manu darbu. Un arī tāpēc, ka man likās ļoti interesanta koncepcija, kad tādā Kaņepes kultūras centrā, kur parasti nāk jaunieši tusēties un izklēdēties, un kad ir šāda diskusija, kur ir uzaicināti seniori, un gribēju redzēt, kas te notiks. Jā, es atkal gribēju jūs visu dzirdēt labi tālāk. Ne, bet pareizi, kas jūs interesē šajā tēmā? Izņemot to, ka paskatīties, kas ir. Pirms, ja es iet uz dēslidošanu, man varbūt interesētu redzēt, cik daudz cilvēku nenokrītot 3 apgriezienus lec, ja? Tādā līmenī, nevis vienkārši paskatīties uz to senioru jautājumiem, bet es vienkārši domāju, ka kamēr mēs nenoformulēsim, kas mums tajā interesē, mēs nepārdalīsim to budžetu un nevarēs tie bērni skriet to Nordijā maratonu, jo, piemēram, būs viens mazāks bērns, kuram vecāki nevarēs auklīt noalgot, tie jaunie vecāki un tādā garā. Es vienkārši domāju, mēs no tās senioru gala runājam, bet viņš jau sākas kaut kur. Tie kreņķi tiem senioriem, viņi sākas pie zīdaiņiem. Un viņi vienkārši ir aizrotējuši un kļūst baigi slikti, tāpēc, ka tie cilvēki vairs nevar paši sev aprūpēt. Labi, tā bija tāda mana intermedija. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi mums, tāpēc, ka mēs vismaz ceram sasniegt kaut kādu vecumu. Un, manuprāt, sākt interesēties par savām vecumdienām jau šobrīd ir diezgan svarīgi un aktuāli. Un ne jau būs tā, ka mēs tagad sasniegsim, teiksim, šo senioru vecumu un pēkšņi tad tajā brīdī kaut kas viss mainīsies. Jo tas jau ir, šī doma ir tā kā jāaktualizē un kaut vai sautīgos nolūkos sev kaut kad. Nē, es domāju, tāda veselīgs egoisms ir ļoti dziedinošs. Bet ko psihologs saka? Jo viss sākas ar pašu, vai ne? Sāc ar sevi. Lūdzu vēl. Tas ļoti labi. Tas tāpat, vai mani interesē vai neinteresē izglītības jautājumi, jo, teiksim, man bērni iet vai neiet, vai es eju vai neju skolā vai universitātē, vai kas notiksies ar mani, ka es būšu vecs. No otras puses, mēs to varam skatīties šobrīd, ka tas ir aktuāli, ja manam kaimiņu labāk izglītība, tad arī uz mani tas atspoguļojas. Ja pensionāri būs aktīvāki pilsoņi un
mums būs veiksmīgāka demokrātija, tad arī man būs iegūms. Nevis tā, ka es kļūšu vecs un tad tikai, kas tad ar mani notiksies, bet tas jebkādā veidā, kas notiek mūsu sabiedrībā, tas jau uz mums tieši arī atspūgļojās. Bet, manuprāt, ka nevajag arī skatīties tos tādu, ka pensionāri ir neaktīvi. Manā vecmāmiņa ir ļoti aktīva, un tas nav tā, jo mēs šobrīd arī runājot par šo tēmu, arī uzreiz jau šajā risinot šo problēmu, mēs uzreiz skatāmies, ka viņi būtu neaktīvi. Bet varbūt tās manai jāmai neinteresē tā īsziņas rakstīšana, piemēram. Bet viņai gribās aprunāties ar savām draudzenēm, viņa grib, nevajag to arī kategorizēt, ka mums ir kaut kas obligāti jāieintegrē un viņus kaut kur jāiespiež, lai, piemēram, vai man gribētos tagad sēdēt ar teiksim, tur nezinu, ar grāmatu klēpī. Nē, es tev piekrītu, ir cilvēki, kas, mums arī dažādas vēlmes, vai ne? Un ne visi arī tagad iet uz, mūsu gados iet uz teātri, līdz ar to arī pienākot senioru vecumā, cits gribēs gultu skatīties. Drīkstas par izziņām. Jā, es nedaudz gribēju par tām vēlmēm un iespiest viņu tur, kur viņam vajag. Teiksim, tajos pašos projektos ir visdažādākās nodarbības, un vispirms notiek aptauja, vai viņš vēlas vienā vai otrā vai trešā nodarbībā piedalīties. Bet viņš nabaks arī zina vienmēr, ja man aptaujāt, vai es vēlos dejot vēdardēs, lekt uz galvas no tramplēs, neko nezinās. Vienmēr nezinās, bet kaut kādā grupā, protams, to noorganizēt var. Vienmēr ne. Jā, man es sakālu atpakaļ pie izziņām. Ir ļoti reti mobīlie telefoni, kuru cipariņus var saskatīt. Un manējiem ir ļoti liela redzes, ļoti daudziem ir ļoti lielas redzes problēmas. Un viņi tāpēc neņem, ka tad, kad viņam ir liels apaļš īkšķis, un principā pincešu tvērienu viņi jau nav spējīgi satvert, piemēram. Jo man tiešām tā ir. Es negribu teikt, ka tie visi spējīgi un tā, bet manā gadījumā. Tad viņš pirmkārtām jau spiež garām, otrām kārtām neredz, ko spiež. Un, protams, ka viņu tas vairāk sakaitina, ka viņš kaut ko nevar izdarīt, nekā tas, ka viņš varētu kaut ko, ja būtu podziņas lielāks vai vēl kaut kā savāda. Mums ir daudz lietas, kuras vienkārši nav pielāgotas šim vecuma posmam. Bet vai kāds man var izskaidrot, ko es arī domāju, visu šī virtuālā realitāte un internets un iepazīšanās čati un spēles un viss, kas uz pasaules, kur tīņi un arī drusku vecāki cilvēki sēž, jebkur vecuma cilvēki sēž neatņemdamies un viņas nevar iztriekt ārā, ja? Jo viņi ir tur iekšā, dzīvo. Un tad ir tie seniori, kur atkal par katru var raujās prom no telpas, bet varbūt nevar to 1, 2, 3, 4 iemeslu dēļ. Kāpēc, Vai tas viņam kaut kāda iemesla dēļ neinteresē, vai tā domāšana nav tāda, ka viņi spēj izmantot to internetu? Es iedomājos, kas varētu, ja tu sēdi viens pats savā istabā un jūties kreņķīgs un viens, jo bērni ir darbā, pat ja viņi ir tev, tu taču vari tur čatot ar kādu sev līdzīgo, es nezinu, tur kaut kādā mārcienā vai tam līdzīgi, beigās iepazīsties virtuāli ar kaut kādu savu vecumu, vai jebkuru vecumu cilvēku, viņi taču to ne... Kāpēc senioriem nepamāc? Paņem citu identitāti, ja tu galā negribi būt vecs, esi jauns, čato. Var, un arī rasā ir datoru nodarbības, un es zinu... Bet vai viņam šito pasaka priekšā? Kā to visu izmantot? Nevis rakstīt jā, viņi mācās skaitu, jā. Un viss tieši to mēs mācām. Jā. Ne, bet tas arī atšķirīgi citiem, varbūt tiešām neinteresē, bet es zinu arī ļoti konkrētu piemēru, kad viena kundze, pie man palīstams meitenes, viņa, kas strādā datoru veikalā, viņa teica, ka viņa pirks šo datoru, bet viņai nav jausmas, kā viņu lietot, bet viņa tā kā viņa gribētu. Un viņiem bija nosacījums, tad, kā viņa pirks, bet ka viņu apmācīs tāpat meiteni. Un tas aizgāja tik tālu, ka viņa arī tagad raksta savas dzejojas un publicē viņas. Ja? Bet tas arī, un citiem arī neinteresē. Es īstenībā domāju arī par klaviatūru, ka faktiski viens gados vecāks cilvēks viņu pat varētu lietot, varbūt, ka tur viņu kaut kā savādāk vajag piemērot, varbūt viņi pa šauru. Es domāju, ka pat bija pa visiem pilnīgi Latvijas aprūpes centriem Lattelekom akcija, kurā mācīja un turpinās mācīt, acīm redzot, ir kāds projekta ietvaros, turpinās aprūpes centros apgūt tātad datorus. Cik jums ir datorus viens cilvēks? Lattelekoms dāvināja mums 15 datorus. Uz 290 cilvēkiem? Bet visi jau to negribēs nekad.
Kā jūs zināt? Jo jums tas data tie, kurie gribēja, tie jau piedalījās pirmajās nodarbībās. Nu jā, uz vingrošanu arī neviens negribēja. Tā kā sāk vai skriet. Vai drīkst? Man šķiet, ka šis ir vēl viens piemērs tam, ka mēs kaut kā mūsu sabiedrībā ir sevišķi pielīdzinām vecumu, padarām to par sinonīmu vārdam nevarīgs. Uz kaut kādu atsevišķu gadījumu fona, jo es tagad arī minēšu atsevišķu gadījumu, bet man 85-gadīgā vecmāmiņa tukumā aizgāja uz kaut kādiem Eiropas Savienības fondu apmaksātiem kursiem, par kuriem viņa uzzināja no vietējās avīzes. Iemācījās datoru internetu, viņa ir draugos, viņa seko man līdzi Twitterī, viņa ir ļoti aktīva interneta lietotāja, viņa lasa reģionālos mēdījus internetā, un viņas draudzenes dara ļoti līdzīgi. Tā kā tās iespējas ir, bet tā problēma ir, ka, manuprāt, mūsu apziņā, mūsu kā sabiedrības apziņā vecums nāk līdzi kā sinonīms šis vārds nevarīgums, un tādam neobligāti būtu jābūt. Te gan tas piemērs ar maratonu, gan arī tomēr nevajadzētu iedomāties, ka katra cilvēka dzīve sākās šūpulī un obligāti beidzās pansionātā, jo tā nevienmēr tā ir. Un turklāt pansionātu jautājums, tas tomēr ir jautājums ne tikai par cilvēka vecumu, bet arī par invaliditāti un visādām citām īslaicīgām. Jā, tieši tā. Un kad es padomāju, kur es ikdienā saskaros ar cilvēkiem, kuri ir no citas paaudzes nekā es, no agrākām paaudzēm, es tā uzreiz iedomājos 3 tādus lielus fórumus. Pirmais ir politika, man ikdienā diezgan daudz nākās saskarties politiķiem, visdažādākie cilvēki, šķiet, tur arī tādi, kuriem virs 80 gadiem, ja es pareizi atceros, vienam bija arī ap 90 gadi, kādam no pašvaldību deputātiem. Otrais Twitteris, starp citu ļoti daudz, es sekoju aptuveni 1000 cilvēkiem, no tiem man ik pa laikam ar mani komunicē, gan tādi, kuriem varētu pēc bildes būt 10 gadi, gan tādi, kuriem 95 gadi iespējams varētu būt. Un tad es pēkšņi iedomājos Jūrmālas aizsardzības biedrība. Es nekad nebiju iedomājusies līdz šim diskusijai, ka mums tur ir ļoti dažādi vecumi. Un iespējams, ka lielāka aktīvistu daļa jau ir pensijas vecumā, bet es to nezinu, tāpēc, ka tas nekad nav bijis svarīgi. Mums nekad nav bijis svarīgi domāt vienam par otru kā par piederīgiem dažādām paudzēm. Jo ir kaut kādas lietas, ko mēs varam kopīgi darīt, ir kaut kādas lietas, kas labāk sanāk vieniem tur organizēt, ir kaut kādas lietas, kas labāk sanāk citiem. Un, manuprāt, tā mums arī par cilvēkiem būtu jāizturās, jo man ar mana vecuma cilvēku var būt daudz mazākā kopīga nekā ar cilvēku, kuram ir pa 50 gadiem vairāk, vai par kaut kādiem 20 gadiem mazāk. Un ja mēs iegūsim šādu veselīgu izpratni pašiem par sevi, protams, saprotot arī viens otra robežas, tādas lielu grupu ietveros, ka mēs nevaram gaidīt zināšanu apjomu 12-gadīgam cilvēkam tādu pašu kā ar cilvēkam 30 gados vai 80 gados, bet arī redzēsim tās individuālās īpašības, arī, ka mēs domājam par cilvēku, kuram aptuveni varētu būt kādi 90 gadi, mēs visticamāk pielāgosimies gan tam iešanas tempam, gan arī varbūt kaut kādām citām īpatnībām, bet vienlaikus mēs jau to pašu darīsim arī ar mūsu vecumu cilvēku, ja viņam būs kāda nelaime notikusi, ja viņš būs saslimis, ja viņš būs sliktā fiziskā formā un tam līdzīgi. Vai tieši tā, vai noguris. Un, manuprāt, tieši šī domāšana par sevi, kā par kaut kādo savu dzīvi, kā kuros posmos sadalītu, ir tā, kas arī ved pie tā, ka mums tiešām cilvēki mūsu sabiedrībā tiek diskriminēti uz vecuma pamata. Šīs mākslīgās kategorijas pēkšņi tiek padarītas pavisam reālas. Un man ir līdzi, man ir daudz dažādi izraksti no visādām sabiedriskām aptaujām. Es tā atcerējos, ka man ir viens cipars attiecībā uz diskrimināciju Latvijā 2012. gadā. Tas, kas mani pārsteidz, ka es pirms kaut kādiem 2 mēnešiem skatījos tos datus, cik cilvēki redz, pēc kādām pazīmēm Latvijā ir šī diskriminācija. Un izrādās, ka mums ar etnisko diskrimināciju gandrīz nekādas problēmas nav. Seksuālā orientācija ir tur problēmas, bet ne sevišķi lielas. Reliģija arī nekas te nav, dzimums arī diezgan vienlīdzīgs. Bet tikko tu esi virs 55 gadiem,
tā 63% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pret šo vecuma grupu darba tirgu ir diskriminācija. Un es gribētu izvirstīt tādu pieņēmumu, ka šī diskriminācija ir tieši tāpēc, ka mēs esam savā galvā nostiprinājuši šo pieņēmumu, ka cilvēks, kurš ir, es nezinu, kaut kādā vecuma grupā, tāpēc ir nevarīgs un tāpēc no viņa var mazāk prasīt, tāpēc no šī cilvēkam ir kaut kā īpaši jāpielāgojas. Neņemot vērā tieši šī cilvēka īpašās spējas, varbūtējos talantus un arī to, ka arī iepriekšējos vecuma grupās tur varbūt pat lielākas problēmas. Tāpēc mēs ļoti atbalstu jūsu domu par to, ka nevajag mums visu laiku daudzināt par to vecumu vai, skandināt, kāds ir jaunietis vai kāds ir pensionārs, jo tādā gadījumā tiešām tam cilvēkam var paša viņa apziņā rasties šie visi nostiprinātie stereotipi, kas mūsu sabiedrībā ir tik izplatīti, un mēs nevaram izmantot visu šo cilvēku potenciālu un darīt tās lietas, kas mūsu sabiedrībai un katram no mums būtu īpaši vajadzīgas. Pēdējais, ko es gribēju pateikt, ir, ka tie ir pētījumi arī no Amerikas Savienotajām valstīm, kas liecina, ka cilvēka dzīves kvalitāte dramatiski pasliktinās tajā brīdī, kad viņš aiziet no darba un sāk par sevi domāt kā par vecu cilvēku. Mana pieredze, skatoties uz savu vecmāmi, skatoties, kas notiek Twitterī, skatoties, kas notiek dažādās sabiedriskās organizācijās, politikā, kad cilvēks, pārējot no vienas grupas citā grupā tīri aritmētiski, grupā 60, 70, 70, 80, no tā pats par sevi jau neko nezaudē, nekļūst mazāk vērtīgs. Paldies, tur vēl pietrūkst. Es gribēju papildināt par šīm kategorijām, par šīm stereotipiem, jo labam šodien diskusija par senioriem, bet patiesībā viens no iemesliem, kādēļ es personīgi atnācu šo diskusiju, ir tas, ka es gribēju dzirdēt, kā jūtas seniori, jo es kā jaunietis arī izjūtu diskrimināciju, un sevišķi es kā jaunieta, vēl vairāk kā jauna sieviete izjūtu profesionālajā dzīvē ļoti bieži diskrimināciju. Kas jūs esat pēc profesijas? Žurnālisti. Un reizēm tas ir pluss, bet reizēm tas ir ļoti liels mīnus. Neņem nopietni, ja? Jā, ko te tad skuķis, saprotu.